Tā, par intuīciju. Var vēl mazliet, kā tā darbojās, jo tas nav maģiski. Intuīcija ir. Jā. Un kas tas ir? Intuīcija sastāv no divām komponentēm. Viens ir evolūcijas gaitā apgūtā intuīcija. Ja? Tā tad, piemēram, mums nepatīk augstums. Ja? Tāpēc, ka izveidoja intuīciju, ja, uzmanīgi augstumā, piemēram, vai uzmanīgi tur čūskām, vai tur kaut kādiem zvēriem un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc, piemēram, sapņos tur un fobijas, piemēram, ir tur maziem bērniem, visiem ir kaut kāda dzīvnieku fobijas, tur vilka, kaut gan viņš ar to nekad nav sastapies. Piemēram, zirnekļu fobija, ja tur paprasa auditorijā, kur, teiksim, 30 vai pat 20 sievietes sēž, kam ir zirnekļu fobija, noteikti dažs pacels roku, ja. Tas ir kādreiz viņi bija bīstami, šeit joprojām ir bīstami tur Austrālijā, Afrikā, šeit Latvijā nav mums bīstami zirnekļi, labi, ir pāris indīgās čūskas, un tad nākamā ir tas, kas ir apgūts dzīves laikā, ja? Tā tad atkal mūsu smadzenes pareģo. Piemēram, pareģojums var būt risks, jā? Piemēram, un tad pievienojas trauksme. Piemēram, tur notiks kaut kas slikts. Tā ir intuīcija. Otrkārt, notiks kaut kas labs. Tātad tas nāk no pagātnes. Pagātnē ir, pieņemsim, noticis labi, pieņemsim, nezinu, man intuīcija var pareģot, piemēram, es atceros, ka ar šo cilvēku mums bija ļoti labas attiecības, tātad, un ja es viņu satikšu, jā, tad tas būs tāda vēlama pieredze. Vai arī ar šo ir ļoti slikti, man intuīcija ir bijis ļoti slikta pieredze. Man intuīcija saka, varbūt, ja es tur iešu, es viņu noteikti satikšu, tā kā labāk, jā, piemēram, labāk neiet, jā. Tātad mūsu smadzenes nākotni var pareģot principā tikai uz pagātnes pieredzes, jā. Drusciņu uz evolucionārās pieredzes, pārsvarā uz mūsu dzīves pieredzes, jā. Piemēram, tie paši Nostradāma pareģojumi slavenie, jā. Viņi visi tikai uz intuīcijas, viņš pareģo tikai to, kas ir noticis pagātnē. Viņš neko nav pareģojis, kas notiks nākotnē, jā. Viņš, piemēram, bija ārsts, viņš tur ārstēja, kā lai saka, palīdzēja cilvēkiem, kas slimoja ar mēri. Viņa sieva nomira no mēra. Viņš tā nezina, kas bija mēra cēlonis, jā? Vai viņš nevarēja paskatīties nākotnē un ieraudzīt, ka tās būs, piemēram, mikrobi, jā? Un ka pasaule atklās tādus mikrobus. Ne vārdu nav pa mikrobiem, kuri pa internetu, jā? Nekas, kuri par mākslīgo intelektu, kur ir, ka DNS atklāja, jā? Un tam līdzīgi. Viņš pilnīgi neko nepareģo. Bet mēs to iztulkojam, es īstenībā neesmu lasījis, tikai viņš zinu, tas teiciens. Kāri, tur plūdi, jā, tur ugunsgrēks, tur, nezinu, laulības, tur kādu nogalināja, jā, tie pareģojumi visi ir tādi, jā. Protams, ja negrib ieraudzīt, ka kaut kas tur uzvirda, jā, tur viņš paredzēja atombumbu, jā. Neko viņš neteica, ka tā ir atombumba vai tur, nezinu, ka lidos kosmosā, piemēram, un tam līdzīgi. Kā cilvēkam, kurš grib dzīvē vairāk sasniegt, un viņam ir tie, tie doma patērni ir tie vieni un tie paši, kā viņš iet, vai viņam būtu veselīgi būt citu cilvēku klātbūtnē, kur atkal, pieņemsim, tev ir bizness neliels un aiziet un būt to cilvēku klātbūtnē, kur ir liela biznesa, lai tu atkal varbūt, nezinu, domas enerģijas ar cilvēkiem esot kopā uzņemt kaut ko jaunu, jo, kā jūs teicāt, ja tā intuīcija, tas viss mums ir, tā visa pieredze. Es, principā, varbūt es no rīta tur sēžu, man saslēdzās tā viena puzlīte, un man ir tas aha moments, un it kā jauna ideja radās no, kā bija, es jau tagad aizmirstu, bet tur bija smieklīgs tas nosaukums, jā.
kā sevi attīstīt, vai tas palīdzētu, ja tu būtu tādā jaunā cilvēku, kur ir vairāk grupa, nezinu, apmācības vai kaut kas? Nē, visi sasniegumi ir atkarīgs no iemaņām. Ja? Tā tad, lai jūs kaut ko varētu izdarīt, ir jābūt tādā jomā iemaņas. Visas tās iemaņas ir jāietrenē. Iemaņu treniņš var sākties ar ideju. Jūs sēžat starp tiem veiksmīgajiem uzņēmējiem, un jūs dzirdat kaut kādu ideju, un jūs izdomājat, ka jūs arī šo ideju varētu realizēt. Kaut gan, protams, tas nekādu veiksmi pats par sevi nepareģos, jo sanāk, ka tur vienmēr veiksmē, tāpēc jau to sauc par veiksmīgs bizness, ja? Ir daudz citu faktoru. Ja? Tas, ko pasaka tie cilvēki, tas ir kaut kāds viena lieta. Bet, principā, viss ir atkarīgs no tā, ko jūs mākat. Vai domas mainītos, ja būtu šādā cilvēku vidē? Citu cilvēku, jo mēs runājam par citiem tematiem. Varbūt, es nezinu, es nāku no ģimenes, kur mamma strādā veikalā, tētis servisā. Viņiem ir parasts darbs, parasta dzīve, un tagad es satiekos un vairāk ar tiem cilvēkiem esmu kopā. Protams, ka mainās. Un tur ir citas sarunas. Jā, tāpēc jo man liekas tikai loģiski. Slavens bestsellers, bagātais tēvs, nabaga tēvs. Jā. Jo tātad, kā tas ir, aiziet ģimenē, kur, piemēram, tēvs ir veiksmīgs uzņēmējs un paklausīties šo, piemēram, drauga tēva filozofiju, tas ir viss par to, jā. Tur savs tēvs tur, tā kā neko nav sasniedzis, jā, un tā var salīdzināt tās filozofijas, kā viņš māca savu bērnu, un kā tur tas uzņēmējs māca savu bērnu. Jā. Jo dažreiz ir tāds teiciens, ka tu esi tā cilvēku kops un 5 cilvēki, ar ko tu pavadīsi vairāk kopā laika, vai arī, vispār tie, kas tev smadzenēs sēž parasti. Tu vari varbūt fiziski būt vienā telpā ar kādu cilvēku, bet īstenībā nekas, jā. Bet, par ko tu domā un vai tā ir tava ģimenes. Un es domāju, bet tīri jau loģiski sanāk, jo ar ģimeni mēs runājam par šīm mājasemniecības problēmām. Un ja es aizēju un nomainu šo te vidi sev apkārt un sāku runāt par biznesu, protams, man radīsies kaut kāds idejas, viņas jau man neradīsies, ja es visu laiku uztraucos par nemazgātiem traukiem. Jā, protams, jā. Un ne katru īpaši maģiski nav 5 cilvēki. Mūsdienās mēs satiekamies tagad ar ļoti daudziem cilvēkiem un jābūt kritiskai domāšanai, kuriem no viņiem noticēt un kuriem neticēt. Jā, jo mēs sastopamies ārkārtīgi daudz tur arī influenceriem un kas tur vēl un biznesa kaučiem un visu kaut ko, kas stāsta visu. Jā, bet jautājums, kuram dažiem es neticēšu, citiem es ticēšu. Jā. Bet tur, kā ir ar to emocionālo sajūtu? Jo ir, es arī klausos kādu un es skatos, un man viņš pievelk, un man gribās ar viņu niet un klausīties. Ja? Tā harizma laikam, ja cilvēkam ir tāda. Bet ar citu tev ir pilnīgi tā sajūta, it kā viņš visu pareizi stāst, bet tev nē. Un tad tā ir tā mana iekšējā, intuīcija, vai es viņu pačuju? Jā, varētu teikt, jā, protams. Jā, ka jūs kaut kam neticat, kaut kas nepārliecina jūs viņu stāstītajā. Jā? Un kā pieiet kritiski šādiem cilvēkiem, lai tu tiešām atrastu to, kas tev var palīdzēt, un nevis tikai kurš spožāk spīd? Nē, nav slikti to intuīciju verbalizēt, jo tāpēc, ka dažreiz tāda neticība var būt saistīta, piemēram, ar kaut kādām detaļām ārējā izskatā, kas varbūt pamatot vai kaut kas nepamatot, piemēram, viņš tur jūs stāsta par kaut kādu biznesu veiksmīgu un pieņemsim kaut kādas dzīves mācības, bet jūsu tā kā arī smadzenes nofiksē, ka kaut kā, piemēram, tur slikti ģērbies vai tur slikti zobi, piemēram. Ja jau viņš ir tāds baigais krūtais biznesmenis, kāpēc viņš nevar salabot zobus? Jā. Un kaut ko tādu, ja? Un tas veido pretrunu. Kad ar tām acīm ciet jāskatās? Jā, un tad, protams, izlemt ir grūti. Jā. Varbūt viņš tur stāsta muļķības, bet varbūt viņš var stāstīt kādu ideju, kuru tiešām var iemiesot, bet viņš to nav spējis iemiesot, tāpēc, ka, pieņemsim, tur netic īsti pats sev un nesalabo zobus. Jā. Man bija interesanti ar indiešu guru Ošo, kad es tajā laikā arī biju Indijā, tur pavītas viņu par viņu kaut kas, un es domāju, paņemšu, palasīšu viņu, un es palasīju tās grāmatas, un tur tās domas ļoti interesantas, un tās viņas filozofijas, un tā.
Un es uzliku vienreiz YouTube viņu paklausīties, un es pilnīgi nevaru, ja es pirmais būtu aizgājis un paklausīsies viņu, bet man ir, nē, ja, tur gan tas akcents smagais un kaut kā tas ritms, kā viņš runā, bet grāmatu es varu uztvert un palasīt, tā kā arī laikam vienmēr nevar plint mest krūmos, ja tu kādu nevar uztvert ar savu audio, ja, kad citreiz tā, jo idejas jau mēs jau no katra varam visdrīzāk kaut ko paņemt priekš sevis. Nu jā, bet kā kaut kur rakstīts bija Bībelē, neskatieties uz viņu vārdiem, neklausies viņu vārdiem, skatieties viņu darbiem. Un tad mēs par Ošo biogrāfiju varam palasīt. O jā, nu tur ir interesanti. Bet man tajā laikā es viņu vispār nebiju zinājis, un es domāju, par ko tas haiss vispār tur par viņu. Un dažas tās domas man ļoti aizķēra bija par to, ka tu guļam istabā neesi nekad viens. Tur vienmēr ir tā doma, ka tevi tavs priesteris nosoda, tava māte tevi nosoda, kad visi tā kā, viņam bija kaut kā, mēs to vizualizāciju vienkārši atceros, ka tur viss tas ap to gultu tev stāv apkārt, un tev nemaz nevar būt tas mierīgais, skaistais, baltpilnais seks, jo tev galvā ir tik nenormāli daudz tie tarakāni. Un tās dažas tās idejas... To viņš paņēma no Freida. Jā? Viņam jau, manuprāt, es nemaldos... Viņam bija filozofa izglītība. Droši vien. Savādāk jau viņš to visu nevarētu uzteikt. Viņš lasīja daudz grāmatas, un līdz ar to viņš tās grāmatas tur pēc tam... Un tās reliģiskās viņam tur bija interesanti, ka ja baznīca nevarētu pastāvēt, ja tu nebūtu grēcīgs, jo tikai te, ka tu esi grēcīgs, tu esi baznīca un tādas. Viņš, kaut kādas tās lietas dažas manī salauzas tā. Šo es nebiju nekad iedomājusies un tādu tiešām pastiesies, bet jā, tā, ka es viņu paklausījos, man bija galīgi ne. Un tad, jā, kaut gan tādām idejām var pastrīdēties, jo reliģija pastāv, galvenais viņas funkcija ir apvienot cilvēku grupu kopā, apvienotu ideoloģiju. Tur nav tā, ka, piemēram, reliģija tāpēc, ka baidījās no pērkona vai tāpēc, ka grēcīgs. Tur ir tā kā daudz iemeslu, bet galvenais tomēr ir grupas apvienošana, vienotas domāšanas sistēmas, un tā viņi ir veiksmīgāka cīņās ar citām grupām, kas nav tik vienota. Bet tas ir parasti, ko es saku, kad daudziem ir vajadzīga vai reliģija vai šī kopiena, tāpēc, ka citādi tu tāds pazudis pa dzīvi staigā un ir forši pievienoties un būt tādā Jā, protams, kopienā. Mēs esam sociālas būtnes.